Labdien, kolēģi! Es sākšu varbūt ar un izmantošu savu to attiecību ar Andreju Halcmaņu. Sākšu ar viņu citātu. Jā, un tas citāts bija tādu laiku atstarp 2002. Gadā, kad viņš atskatījās uz to, kad Vecrīgas reģenerācijas projektu apstiprināja 1983. Gadā, un tā realizācijas termiņš bija 25–30 gadi. Bez tam projektā bija arī priekšlikumi tālākai izstrādē. Bet jāapzinās, ka projektu izstrādāja plānveida saimniecības apstākļos, kad Vecrīgā ar dažiem izņēmumiem nebija privāta īpašuma. Un ēkas piederēja vai nu valstī, pilsētā, jeb saimnieciskāk, retāk sabiedriskām organizācijām. Viens no Vecrīgas reģenerācijas pamatuzdevumiem bija tās telpisko deformāciju novēršana. Vispirms tās plānojuma izmaiņas, kas bija radušās galvenokārt 20. gadsimta kara darbības rezultātā. Projekta mērķis bija atjaunot Vecrīgas īpatnējo ielu virzību, laukumu, izvietojumu un formu. Reģenerācijas projekts paredzēja Vecrīgas revitalizāciju, tas ir novērtēt tās funkcionālo lomu Rīgas centra organismā, reorganizējot ēku izmantošanu atbilstoši to izvietojumam Vecrīgas dažādos kvartālos, kā arī diferencējot atkarībā no ēku izvietojuma pie dažādu raksturu ielām un laukumiem. Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā ekonomiskā situācija pakāpeniski mainījās, tādēļ jau ap 1993. Gadu reģenerācijas projekta pamatprincipu realizācija tika apdraudēta. Filharmonijas skvērs 2000. Gadā pārdēvēts par Līvu laukumu tika ierīkots 1949. Gadā pēc Pāvela Zaļecka projekta vietā, kur ēkas tika iznīcinātas Otrā pasaules kara laikā. Laukuma platība bija 0,5 hektāri. 1974. Gadā laukums tika pārveidots pēc Kārļa Barona projekta, izveidojot ceļu tīklojumu un ierīkojot atpūtas vietas. Laukuma centrālajā daļā atradās baseins ar strūklaku, kas nu jau ir nemontēts un aizbērts. Tieši ar karadarbības nejaušību izskaidrojam gan Vecrīgas mērogam un struktūrai neadekvāti lielā laukuma platība un neregulārais plānojums, gan arī raibais pret to eksponēto pretuguns mūru un dažādus īpašums veidojošais izlaicīgo celtņu jūklis. Te ir redzams, kā skvēra plānojums ir trasēts uz vēsturiskās apbūves parcelēm. Ir dažādi skati arī no Halcmaņa arhīva, kur var redzēt gan klasisko Meistarielas skatu, gan arī vēl laukumu ziemeļa austrumu daļu ar baseinu vietu un vienu pirmajām īslaicīgi raksturu paviljoniem, kas vēl ar vienu kā īslaicīgi raksturu paviljons tur atrodas. Vecrīgas reģenerācijas projektā Līva laukuma apbūve bija iecerēta iezīmējot vēsturiskā kvartāla robežas agrākās Mazā Ķēniņa ielas stūrī, tā daļēji atjaunojot Kaļķa ielas līniju un neapbūvējot bijušās Rīdzenes gultni. Šeit. Pamatojums šādam piedāvājumam bija divējāds. Neapbūvējot Rīdzenes upes zonu, saglabātos skats uz glaznaino apbūvi gar Meistarielas senāko viduslaiku daļu un otrkārt, tā kā stīpri izpostītā Kaļķa ielas fronte pazemina ielas virzošo nozīmi pilsētas struktūrā, vēlams teritoriju pēc iespējas atjaunot. Bez tam viens no Vecrīgas reģenerācijas projekta principiem bija sekot pilsētbūvnieciskām tradīcijām, ka laukuma nepieciešama tikai pie funkcionāli, piemēram, pie sabiedriski nozīmīgām ēkām, kā tas Līva laukuma gadījumā ir Rīgas Krievu teātris. Šeit ir redzams makets, kas atrodas Rīgas domē, kurā ir iezīmēta šī Rīdzenes gultne, bet iespējams tehnisku problēmu dēļ ir pazudis apjoms, kas iezīmēja strīdīgo teritoriju gar Mazo Ķēniņu ielu. Tā kā tas bija diezgan aktuāls jautājums, tad 20. gadsimta nogalē šīs teritorijas vietā notika vairāki
tika projektētas vairākas sabiedriskas ēkas. Un vistuvāk realizācijai bija 1987. gadā izstrādātais arhitektu Andra Kramberga, Vladimira Neilāna un Edgara Trēmiņa vērienīgais kinematogrāfijas savienības un kinocentra projekts starp Zirgu, Kaļķu un Aiztursko Mazo Ķēniņu ielu, kas arī paredzēja Rīdzenes upes marķējumu ūdens baseinu veidā un vērienīgas 5-stāvu jaunbūves ar vairākām kinozālēm, kafejnīcām, videobāru, administratīvām telpām, nelielu viesnīcu un tirzniecības telpām celtniecību. Jaunās ēkas aprises atkārtoja kādreizējo apbūves līniju, bet gājējiem tika izveidota īpaša eja zemes stāva līmenī, lai visīsāko ceļu varētu iziet cauri ēkas apjomam. Tā līdzīgi bija plānots arī vecrīgas reģenerācijas projektām. Diskusijas, kā parasti, beidzās ar aktuālo jautājumu, vai atjaunot pirmskara blīvo apbūvi, vai saglabāt tomēr skvēru. Arguments par labu skvēru saglabāšanai pastkartē jau par tradicionālo kļuvušo Rīgas skatu. Toties laikā, kad tika izstādāts vecrīgas reģenerācijas projekts, pilnīgi pretēju uzstādījumu Līvu laukumu attīstībai rādīja topošais arhitekts 1979. gada diplomants Hārdijs Lediņš, kurš drosmīgi ignorējot vietas vēsturisko izcelsmi un arheoloģisko substanci, piedāvāja laukuma attīstību vairākus stāvus uz leju. Cik atceros no pieredzes, viņa diplomdarbs tika novērtēts ar diezgan zemu atzīmi, jo žūrijas diplomāta komisija bija diezgan lielā šokā. Bet tas bija avangardisks piedāvājums tanīm laikos, kas man liekas kaut kur daļēji ir atspoguļojies Rīgas mākslas telpā, mēs esam ieguvuši diezgan līdzīgu telpu. Mainījās situācija, Latvija ieguva neatkarību un stingri pieturoties pie Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta 90. gadu sākumā nostiprinātās doktrīnas ar mērķi atjaunot visu lietu stāvokli vecrīgā uz kaut kādu X datumu pagātnē, laukumā būs pārcēls privatizācijas gaitā atgūs savus īpašniekus. Un uz doto brīdi savas tiesības laukuma teritorijā ir nostiprinājusi Rīgas doma 6 gabaliem, valsts nekustamie īpašumi, un ir 2 privātas personas. Pazuda. Te nevar redzēt privāta persona, Kalēja Meistara ielas stūrī, un vēl otra, kas ir ceļā, visiem ļoti labi zinot, ejot uz Rīgas būvvaldi. Laukums ar laiku apauga ar atkal īslaicīgas nozīmes apjomiem celtnes, kas vēl ar vienu tur ir redzami. Un tāpēc 2002. gadā Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sarīkoja starptautisku plenēru ar mērķi iegūt pievilcīgāko risinājumu telpas un laukuma konfigurācijai. Iegūtie rezultāti sadalījās principiāli 2 atšķirīgās koncepcijās. Atkal paceļot to pašu sasāpējušo jautājumu, vai vecrīgā kā vēsturiskā vidē jārespektē kvartālu un gruntu iedalījums, ļaujot laukumu veidot vēsturiskai pilsētai raksturīgā proporcijā sašaurināt un stieptu, vai arī risināt pilnībā mūsdienīgi, uzskatot, ka kara postījumi ir vēsture. Plenērā visi dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka Līva laukumā nepieciešama labāka telpas organizācija. To iespējams panākt, uzbūvējot atkal uzbūvējot kvartāla daļā vairākas celtnes ar nelieliem būvapjomiem. Lai vismaz kaut kādā veidā sakārtotu nedaudz Līva laukumu, arī pēc šādiem vairākiem plenēriem, 2003. gadā Rīgas domas atklātā konkursa kārtībā laukuma labiekārtojumu realizēja pēc firmas Edgara Daniševska birojas tehniskā projekta, kuras autori bija arhitekta Ausmas Skuiņas skice pamatā tika ņemta.
Tur tika atjaunota pazemes komunikācija, bruģi ieklājums un zaļie apstādījumi, kas iezīmēja Rīdzenes gultni. Tomēr netika atrisināt galvenā problēma, kā ar arhitektoniskiem līdzekļiem padarīt laukumu sakārtotu. Konkurss turpinājās, un 2006. gadā atkal Rīgas domas inicēts konkurss. Līvu laukuma vides objekta skices izstrādi uzvarēja Strūklaka, ar Strūklakas priekšlikums ar devīzi Leste, telniece Olga Šilova. Tā objekta telnieciskais risinājums bija tik tāds saistoši, ka tāda bija viņas iecer, ka varēja tur fotografēties, uzkāpt virsū. Un šī Leste, kas lībiešu valodā nozīmē pievilcīgā būtne, ārkārtīgi ieguva žūrijas simpātijas, tā tika maketēta laukumā, telniece izveidoja modeli iecerētā mērogā un arī atlēja skulptūru bronzā. Tika uzsākta, bet netika pabeigta projektēšanas darbi. Leste turpina izdaļot telnieces pagalmu, jo Rīgas doma atteicās no idejas par skulptūras izvietošanu Līvu laukumā. Bija vēl ļoti daudz mēģinājumu no arhitektūras un mākslas akadēmijas studentiem, kas arī te kaut kādā veidā centās visu saveikt. Bija arī viens mēģinājums no Kaļķu ielas kafejnīcas Medhausa īpašniekiem 2011. gadā, kur konkursā uzvarēja 5. savienības piedāvājums, bet ko neakceptēja zemes īpašnieki, valsts nekustamie īpašumi, un arī šī ideja palika uz papīra. Savā laikā jau Jānis Lēnieks arī uzdeva retorisko jautājumu, vai tas ir Līvu filharmonijas meistaru laukums vai tomēr iela. Es domāju, ka jautājums vēl ar vienu nav saņēmis atbildi, bet vingrinājumi par šo tēmu turpinājās, un 2009. gadā arī topošais arhitektūras students Ojārs Šablovskis piedāvāja vairākas variantus šī laukuma attīstībai, par pamatu ņemot, protams, arī to, ka vajadzētu šo brandmūriem nepievilcīgo laukumu apbūvēt. Gāja laiks, un arī 2012. gada nogalē noslēdzās konkurss par Līvu laukumu pārveidošanu, ko organizēja privāts pasūtītājs saskaņā Rīgas domi, ievērojot visas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un dabūs noteikumu nosacījis, un respektējot profesionāļu ieteikumus, jo pirms konkursa sludināšanas pēc padomas ieteikuma Arhitektu savienībā notika atklāta diskusija par konkursa programmu un kā pareizāk būtu dalībniekiem sniegt tos nosacījumus. No 8 konkursā iesniegtajiem darbiem diskusijas vērta bija 6 priekšlikumi, kas ievērojot konkursa nolikumu prasību, ar apjomiem atkal iezīmēja teritoriju starp vēsturisko Mazo Ķeņiņu ielu, Kaļķu un Zirgu ielu. Un ar dažādām interpretācijām piedāvāja, uzvarēja tātad birojas Autoboks, tur bija liela komanda, un piedāvāja dažādas laukuma izmantošanas iespējas, kā moderni interpretēt tēmu viduslaiku pilsētu, kurā ēku apjomi izkārtoti, veidojot eju un pagalmu sistēmu, kas raksturīgi viduslaika apbūvēja. Laukuma labiekārtojums tika plānots 2 versijās. Žūrija akceptēja īstermiņa priekšlikumu 3-daļīgu telpisku struktūru, teātra un mūzikas laukums, fórums un dārs, kas bez padziļinājumiem pazemē un bez telpiski izvirzītiem objektiem. Šī konkursa priekšlikums tika vairākas reizes izskatīts Rīgas vēsturiskā centra un saglabāšanas attīstības padomēs. Līdz 2013. gada 13. martā 199. sēdē padome principiāli piekrita publisko laukumu ārtelpu sadalīt neapbūvējumā un iespējami apbūvējumā daļā, nosakot to robežas.
nosakot konkrētas būvprogrammas nepieciešamību plānotajiem objektiem konkursa rīkošanai un iesakot to rīkot Rīgas pilsētas arhitektu birojam. Vienlaicīgi padome noteica nepieciešamību ievērtēt publiskās intereses, arheoloģiskās slāņu saglabāšanu, publiskas funkcijas nodrošinājumu ēku pirmajos stāvos, komunikatīvo funkciju nodrošināšanu, saglabājot galvenos gājēju virzienus, kā arī skatu koridors un veikt vēsturiskās izpētes darbus. Tās pašas padomas sēdē tika ierosināts Rīgas domai sadarbībā ar dažādām interešu grupām izstrādāt vadlīnijas vasaras kafejnīcas izvietojumam, pieejamībai un vizuālajam tēlam Rīgas vēsturiskā centrā, kas arī daļēji, ja jūs pamanījāt, ir īstenots un beidzot tās visas kafejnīcas nojums ir vienādos gaišākos toņos. Tā paša gada sākumā, saskaņā ar dāvinājumu līgumu, privātais investors un konkursa rīkotājs nodeva šī konkursa uzvarētāju darbu priekšlikumu Rīgas domas pilsētas attīstības departamentam. Un arī tā paša 2013. gada oktobrī ir izstrādāts firmas Ernst & Young pētījums Līvu laukumu un tā tuvākās apkārtnes alternatīvo turpmākās attīstības scenāriju analīzi. Tā kā darbs ir ieguldīts ārkārtīgi liels, bet kamēr privātā publiskā spēles laukumā bumba par iespējamo Līvu laukumu attīstību atrodas publiskā sektora pusē, savu vietu jau stabili ir ieņēmusi uz Kalēja Meistara ielas stūra tā saucamā īslaicīgā celtne, kas strādā cauru gadu. Un mūs priecēja katru vasaru ceļā uz Būvvaldi jau arī šī kafejnīca. Tātad tās ir tās divas privāto investoru teritorijas, kas ārkārtīgi stabili ir ieņēmuši savu vietu tā saucamajā neapbūvējumā daļā Rīdzenes upes gultnēm. Un tāpat laikā, citas puses, 2015. gadā Grunsgabalam Zirgu ielā 14 tika rīkots konkurss ar mērķi iegūt pie esošās biroja ēkas jaunbūvu ar kafejnīcas paviljonu, kas pavērsta pret Līvu laukuma. Konkurss noslēdzās ar biroja Vincents arhitektūra uzvaru, un tur arī bija projekta vadītājs Ojārs Šablovskis. Un šis, jāatzīmē, ir viens no praktiski nedaudzajiem konkursu rezultātiem, kas ir īsā laikā sācis savu gaitu, jo šī gada jau vasarā valstī piederošais Mūris, uz kā mākslinieki lika savus mākslas darbus nosacītos, ir jau nojaukts un ir Līvu laukumam pievienojusies vēl viena īslaicīgas būves celtne, kas jau izdāļo laukumu no ziemeļaustrumu puses. Pēc privātā investora ierosinājuma šogad, jūnijā, sēdē Nacionālā arhitektūras padome diskusija rezultātā pieņēma lēmumu aicināt Rīgas domas pilsētas attīstības departamentu piedāvāt risinājumus Līvu laukumu kvalitatīvai attīstībai ilgtermiņā. Lai gan jau sēdes gaitā daži pašvaldības pārstāvi aizbildinājās, ka Rīgas pilsētai ir citas prioritāras aktivitātes pilsētas ārtelpas sakārtošanā, interesanti kuras. Vēstule Rīgas domai ir nosūtīta jau 19. oktobrī, mēs gaidām atbildi. Tomēr es atļaušos citēt vēl vienu dokumentu, ko es izlasīju, kā pašvaldības aģentūra Rīgas pilsētas arhitektu birojas ir Rīgas domas vadītājiem pakļauta organizācija, kuras mērķis ir sekmēt pilsētvides kvalitāti, ieguldot arhitekta kompetenci pilsētas attīstības procesos un projektos. Tāpēc mans novēlējums ir: lūdzu, aktīvāk izmantojiet savus nospraustos mērķus, īstenojiet to un beidzot atdodiet pilsētai sakoptu Līvu laukumu. Paldies jums! Jo kas notiek?
kur atrodas mūsu senais līvs. Viņš jau sāk dalīt vienu teritoriju ar toleti. Un tas, man liekas, mums nerada absolūti nekādu pozitīvu skatu uz līvu laukumu. Tā kā tas ir mans novēlējums mūsu konferences rīkotājiem. Paldies jums par iespēju izteikties. Tā ir mana sāpe šo konkursu rīkošanas sakarā. Es esmu izmantojis, protams, literatūru, tas nav manis sacerēts. Un liels paldies par to, ka uzklausījāt.